Sabile ir pērle, kura šobrīd jānopulē. Tā uzskata sabilnieki, kuri izveidojuši biedrību Sabiles attīstībai. Ar ļoti skaidriem mērķiem – attīstīt uzņēmējdarbību, veicināt jaunu uzņēmēju ienākšanu pilsētā, ļaut baudīt kultūru, mākslu, vīnu un sidra kultūru. Būt sabilnieku balsī, kam jātop sadzirdētai. Šī, protams, nav pirmā reize, kad es redzu, ka ir kaut kāda cilvēku tāda aktivitāte un tā vēlme kaut ko darīt. Bet tas, kas man šoreiz tādu ļoti pozitīvu sajūtu dod, ka tomēr tas cilvēku sastāvs šoreiz galvenokārt ir uzņēmēji vai uzņēmēju tipa, tāda tipa tas domāšanas tomēr tas veids. Mums ir gan juristi, mums ir arhitekti, mums ir vīndari, mums ir sidrdari, mums ir grāmatveži, mums ir projektu vadītāji. Mēs veidojam tādu zināšanu kopumu, kas varētu radīt kaut ko labu. Šobrīd biedrību veido 12 dibinātāji un ar Sabilē darītu sidru tā var atzīmēt savu oficiālu nokļūšanu uzņēmumu reģistrā. Tā ieguvusi juridisku spēku. Biedru sapulcē jūtams, ka aktīvie sabilnieki saredz ne tikai problēmu, bet pašiem ir arī idejas to risinājumam. Svarīgi ir, lai ir tā komunikācija starp tiem, kas šeit dzīvo Sabilē, tie, kas šeit darbojas, tiem, kuriem svarīgi šeit būt, ar tiem, kuri varbūt nedzīvo Sabilē un varbūt arī nezin tās mūsu sāpes, tad mēs nesīsim uz turienu. Biedrība ir ļoti labs instruments tam. Jā, ekonomiski tā nav un nebūs galvaspilsēta lietām, bet cilvēkiem šeit ir, es domāju, patīkam dzīvot, un mūsu uzdevums ir pilnveidot to vēlmu cilvēkiem šeit dzīvot. Teritorija ap Sabiles sidra ražotni skatā bēdīgi, taču biedrībā idejas virmo arī šajā virzienā. Piemēram, viņuprāt, teritoriju varētu sadalīt vairākos zonējumos, pie Abavas veidojot atpūtas zonu vai industriālo pagalmu transformēt radošajā pagalmā ar kafejnīcām, mūziku un izklaides iespējām. Tur ir visi priekšnoteikumi, lai to varētu izdarīt. Protams, tas ir darbs ar pašvaldību vai vispār tur kaut ko viņi saredz. Ja, tas mums tāds dialogs, tad jāveido kaut kāda vīzija, pašiem ir jārada, lai parādītu, ka tur var kaut ko tādu izdarīt. Jau no gada sākuma klusums valda agrākajā depo. Pašvaldība pieņēmusi lēmumu, ka ēka tai nav vajadzīga, bet sabilnieki uzskata, ka tā svarīga ne tikai funkcionāli, bet arī telpiski mazpilsētas vēsturiskajā centrā. Biedrībai ir redzējums tās saglabāšanai, un tā aicinās pašvaldību pārdomāt. Varbūt, ja pašvaldība tomēr pārņem šo ēku, tad biedrība varētu, piemēram, gadu divu laikā izstrādāt jau kaut kādu attīstības plānu šai ēkai par saviem līdzekļiem, kaut kādu biznesa modeli. Bija ideja, ka torni varētu izmantot kā skatu torni. Pilsētas centrā tāds urbānais skatu tornis, kurš arī var ģenerēt ienākumus kaut kādā veidā un nosekt iespējams visu gadu izmaksas par apsaimniekošanu. Tāpat tās ir divi stāvi ēkai, kur arī var dažādi pielāgot kultūras mākslas tajā jomā. Mums tepat tās blakus ir sinagoga. Mēs kaut kā redzam to, ka tas var strādāt tādā sinerģijā savstarpēji. Laiks un idejas, ko sabilnieki velta biedrībā, ir bez maksas, un viņi to sauc par savu sirds darbu. Lai iestātos biedrībā, nav noteikti jābūt sabilniekam. Galvenais esot prieka ieleja jāmīl. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.